Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, arī šajā vakarā, kad arī būs dzirdams raidījums Kristieša dzīve, un turpināsim iesākto tēmu, kad runājām par paļāvību. Un šovakar šo tēmu turpināšu, un kā jau iepriekšējo reizi pieteicu, nebūšu viens, bet būs arī Baiba, kas arī dalīsies ar tām lietām no viņas dzīves. Un iepriekšējā reizē mēs runājām par paklausību Kristum galvenokārt. Un domāju, vēl pateiksimies Dievam par šo raidījumu, pielūgsim Dievu, un tad varēsim runāt. Paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo brīdi, kad atkal mēs varam būt Tavā klātbūtnē, Tavā tūmā, runāt Tavu vārdu, šo svarīgo tēmu, paklausība Tev, un paļauties uz Tevi, uz Tavu vārdu, uz tām lietām, uz kurām Tu mūs katru vadi. Tiešām Dievs svētī mūs to, lai mēs būtu vienmēr Tev paklausīgi, lai mēs vienmēr būtu paļāvības pilni uz to, ko Tu gribi, lai mēs darītu, lai mēs vienmēr paļautos uz Tevi, uz tām lietām, uz kurām Tu mūs vadi, lai mēs tiešām nebūtu tādi, kas rīkojās pēc sava prāta, bet lai tiešām notiktu visās lietās Tavs prāts, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un iepriekšējo reizi, kā jau teicu, runājām par paklausību Kristum. Un arī ar Baibu ļoti daudz runājam, kas mūs vairāk pārņem, vai tie ir, kādas lietas mūs vairāk pārņem, vai tie ir žurnāli, kā jau arī šeit bija teikts, kad lasījām stāstiņus, ka mūs vairāk pārņem žurnāli un daudzas citas lietas, bet Dievam kaut kā atvēlām mazāku laiku, un kā jau arī nobeigumā lasījām, ka laiks paiet ļoti ātri, un katru minūti, kas aiziet projām no mūsu dzīves, to mēs atpakaļ nedabūsim. Domāju, iesim arī šodien tālāk, un arī došu Baibai vēlāk vārdu, un pagājušo reizi mēs nobeidām ar tādu kā stāstiņu dzīvojamā istaba, un šodien iesim tālāk un lasīsim par darbnīcu. Kādu dienu Jēzus man jautāja, vai tavā mājā ir darbnīca? Manas sirds mājas garāžā stāvēja ēvelsols un daži darbarīki, bet es īpaši daudz ar to nedarbojos. Šad un tad es joka pēc izgatavoju šādus tādus niekus, bet neko būtisku. Es viņam to parādīju. Viņš apskatīja ēvelsolu un nedaudos talantus un prasmes, kas man piemita. Viņš teica, tas ir diezgan labi aprīkot. Ko tu radi savā dzīvē, kas būtu derīgs Dievu valstībai? Viņš apskatīja pāris mazas rotaļlietas, ko biju sameistarojis, un rādīja man vienu no tām. Vai tas ir tas, ko tu dari citiem savā kristieša dzīvē? Es jutos briesmīgi, kungs, tas ir labākais, uz ko es esmu spējīgs. Es zinu, tas nav daudz. Man kauns teikt, ka būdams neveikls un savās prasmēs ierobežots, es nedomāju, ka jebkad būšu spējīgs uz kaut ko vairāk. Vai tu gribētu paveikt kaut ko vairāk? Viņš jautāja. Tu zini, ka es gribētu, es atbildēju. Tad vispirms atceries, ko es tev mācīju. Bez manis tu nenieka nevari darīt, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 5. pantā. Nāc, atslāpsti un ļauj, lai svētais gars darbojas tevī. Es zinu, ka tev trūks prasmes, ka esi neveikls, nepraša, bet darītājs ir svētais gars, un viņš ir meistars. Ja viņš vadīs tavu sirdi un rokas, viņš darbosies caur tevi. Tagad pagriezies. Viņš satvēra manas rokas ar savām spēcīgajām rokām un sāka strādāt, apslāpsti. Tu joprojām esi pārāk saspringtis, ļauj man darīt darbu. Es varēju tikai brīnīties, ko viņa prasmīgās rokas spēja veikt ar manām rokām, ja tikai es viņam uzticos un ļauju darboties. Bet nebūtu neesmu pilnībā apmierināts ar gatavo produktu. Reizēm es joprojām maisos viņam pa kājām,
Man vēl ļoti daudz jāmācās. Es zinu, ka jebkas, kas vien ir darīt Dievam, tas ir noticis ar viņu un svētā gara spēkā. Nezaudē drosmi, tādēļ, ka nevari pateikt Dieva labā kaut ko lielu. Svarīgas nav mūsu spējas, bet mūsu gatavība nodot sevi Kristum. Esi jūtīgs un atsauties tam, ko viņš vēlas darīt. Uzticies viņam, viņš tevi pārsteigs ar to, ko spēj darīt caur tevi. Tāds stāstiņš lūk bija darbnīcā. Varbūt arī Baibē var pajautāt, vai tu arī savā dzīvē esi piedzīvojusi, ka svētais gars tev vada un ka tev kaut kādas lietas notiek pašas no sevis. Ir tā bijis, bet tas jau bija ļoti sen, kad es bieži daudz taisīju rokadarbus, dažādus, adīju, kas tā netipiski mūsdienu sievietei varbūt izšuvu, tamborēju, un man bija prieks par to, ko es padaru. Jā. Varbūt pie otra panta, kur nolasījām Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa 5. pants, bez manis tu nenieka nevari darīt, ka bez Dieva mēs neko nevaram iesākt. Vai arī tavā dzīvē kaut kā tā liekas? Ir bijuši momenti, kad es vienkārši nespēju koncentrēties, neko negribās, un tad es cenšos tā palūkties, nomierināties, noņemt stresu. Patiesībā arī tie rokadarbi noņem stresu. Jebkurš rokas process, kas ir patīkams, vai tie ir rokadarbi, vai kāds varbūt spēlē mūzikas instrumentu, kāds varbūt nodarbojas ar floristiku, kā mana mamma. Jā. Un tad jau Dievs tevi vada, kā jau tu teici, un nokārto visas lietas. Pārsvarā, jā, vairākums tā sanāk. Labi, iesim varbūt tālāk uz atpūtas istabu. Atceros laiku, kad Jēzus man jautāja par atpūtas istabu, kur es devos izklaidēties un būt kopā ar citiem. Es cerēju, ka viņš man par to nevaicās. Tur bija dažas saistības un nodarbes, ko es gribēju paturēt sev. Nedomāju, ka Jēzum tās patiktu. Es izvairījos no atbildes, taču kādu vakaru, kad es jau grasījos iet izklaidēties ar draugiem, viņš stāvēja pie durvīm un ar skatienu mani apturēja. Vai tu iesi izklaidēties? Jā, es atbildēju. Labi, viņš teica, es labprāt ietu kopā ar tevi. Kungs, es nedomāju, ka tu gribēsi iet tur, kur mēs ejam. Es neveikli iebildu. Aiziesim kaut kur kopā rītvakar. Rītvakar mēs varam aiziet uz bībeles stundu vai saviesīgu vakaru baznīcā, bet šovakar man ir citi plāni. Kā vēlies, viņš atbildēja. Kad es ienācu tavā namā, es gan domāju, ka mēs visu darīsim kopā, ka būsim tuvi draugi. Gribu, lai tu zini, ka es gribētu iet kopā ar tevi. Aiziesim kaut kur abi rītvakar, es atraucu. To vakar es jutos briesmīgi, kāds draugs es esmu Jēzum, apzināti atstājot viņu ārpus savas dzīves, darot lietas un ejot uz vietām, par kurām es skaidri zinu, ka Jēzum tās nepatiktu. Kad es to vakar atgriezos mājās, viņai istabā dega gaisma, un es uzkāpu augšā, lai to pārunātu. Es atzinu, kungs, tā man bija laba mācība. Tagad es zinu, ka es nevaru labi pavadīt laiku bez tevis. No šī brīža mēs visu darīsim kopā. Tad mēs devāmies lejā uz atpūtas istabu, viņš to pārveidoja. Viņš ienesa jaunas draudzības, jaunas aizraušanās, jaunus priekus. No tā brīža mājās skan smiekli un mūzika. Jēzus skatījās uz mani un smaidīja. Tu domāji, ka tad, ja es būšu blakus, tu nevarēsi priecāties vai ne? Atceries, ka es esmu nācis, lai mans prieks mājotu tevī un tavs prieks būtu pilnīgs, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā 11. pantā. Lūk. Nolasījām atpūtas istabu un atkal ko domāt. Kā ir ar mūsu izklaidēm? Mēs bieži vien gribam kaut kur iet, bet Jēzu mēs atstājām pēdējā plānā. Jēzu mēs pasakām, nē, tu nevari nākt man līdzi, es iešu ar draugiem, es iešu ar saviem labākiem draugiem tur, tu man nevari nākt līdzi.
aiziesim rītvakar labāk uz bībeles stundu vai baznīcā paslavēt tevi. Te varbūt kas būtu baibējusi ir saistībā ar šo jautājumu? Nu, man ir tā, ka es eju gan uz baznīcu lūgties, arī mieru un harmoniju, kā nekā cilvēkam vajag dzīvē, bet ar tiem klubiem ir tā, ja es eju uz klubu ar draudzeni vai draugiem, es neaizmirstu par Dievu. Es nedomāju tā, Jēzu, tu man nenāksi līdzi, jo Dievs jau ir visur, viņš ir arī ar mani klubā. Kāda starpība, kur es tajā brīdī atrodos, es zinu, ka Dievs mani sargā no visādām nepatikšanām, un vienmēr arī man gājis ir labi, nekad nav bijuši kaut kādi baigie starpgadījumi. Viss tā kā vienmēr ir noticis labi, jo viņš mani uzmana arī savā ziņā, ko es tur tajā klubā daru. Vai kaut kas nav par daudz vai kā? Arī, jā. Nu, un tāpēc man nav tā, es domāju, ai, Jēzu, nenāc man līdzi. Es domāju, taisnē nāc man visur līdzi. Jā, interesants ļoti stāstīņš, nenāc man līdzi, es labāk ar draugiem pavadīšu. Man tevis nevajag, atceros arī no nometnes vienas stāstīņu, tagad tā uzplaiksnīja galvā, ka tāda bija uzvedums, ka sēž pie vienas sola Jēzus un pie otras sola sēž, lūdzējs. Tad viņi saka, Jēzus saka, vai tu parunāsi ar mani? Viņi saka, ai, man nav laika, ai, varbūt vēlāk, varbūt vakarā, varbūt rītā, īsumā, ka nav Jēzuma laika. Tikai viņam darbi, tikai viņam izklaides un vispārējais, un Jēzum nav laika. Kā jau Vaiba iepriekš jau reiz teica, ka viņai Dievs ir pirmajā vietā, pāri par visu. Jā, tā ir, un arī ejot uz izklaidēm, es, nenoslēpšu neko no Dieva, ko es daru. Dievs un Jēzus visur un vienmēr nāk ar mani. Un nav tā, ka man pirmajā vietā draugi, jo draugi kādreiz var arī novērsties, bet, Jēzus vai Dievmāte Marija nekad nenovērsīsies no cilvēka. Āmen, tieši tā, piekrīt taviem vārdiem, draugi mūs pieviļ savu reizi, bet Dievs mūs nekad nepievils. Jā. Labi, domāju, ka lasīsim tālāk guļamistaba, kas atkal tur notika. Kādu dienu, kad mēs bijām guļamistabā, viņš jautāja par fotogrāfiju, kas atradās uz naktsgaldiņa blakus manai gultai. Tā ir mana draudzene, es paskaidroju. Lai gan es zināju, ka manas attiecības ar draudzeni bija labas, es jutos neveikli runājot ar viņu par to. Viņa un es nebijām skaidrībā par dažām lietām, un es nevēlējos to pārunāt ar viņu, es gribēju mainīt sarunas tēmu. Taču Jēzus zināja manas domas. Tu esi sācis apšaubīt manu mācību par seksu, vai ne? Par to, ka šādas attiecības ir domātas vienīgi tiem, kuri ir savienoti laulības saitēm. Tu domā, ka es no tevis prasu kaut ko nedabisku vai pat neiespējamu. Tu baidies, ka pildot manu gribu šajā jautājumā, tev būs jāatsakās no dzīves un mīlestības pilnīgas izbaudīšanas vai tā. Jā, es atzinos. Tad uzklausi uzmanīgi, ko es tev tagad teikšu. Viņš turpināja. Es aizliedu laulības pārkāpšanu un pirmslaulības seksu nevis tādēļ, ka seks būtu slikts, bet tādēļ, ka tas ir labs. Tā ir ne tikai fiziska ekstāze, bet veids, kā savienot divas dzīves dziļā mīlestībā. Tam piemīt radošs spēks, kas spēj radīt jaunu dzīvību. Seks ir varens spēks, ja tas tiek pareizi lietot. Tam ir milzīgi potenciāls, kas var pilnveidot cilvēka dzīvi. Ja seks tiek izmantot aplami, tas iznītina labo. Tādēļ Dievs vēlas, lai seks izpaustos tikai mīlestības pilnāt attiecības visā mūža garumā. Mīlestība ir kas daudz vairāk nekā tikai seks, lūk, ka mīlestība pār par visu. Ļauj man tev palīdzēt veidot attiecības ar pretējo dzimumu. Ja tev neizdosies un tu jutīsies apkaunots un vainīgs, atceries, ka es tevi joprojām mīlu un palieku pie tevis. Runā ar mani par to, atzīsti to, ko tu esi izdarījis aplami, spēr soļus, lai tas vairāk neatkārtotos,
Uzticies manam spēkam, kas tevi tur un ved tevi uz mīlestības attiecībām, laulībā, kur divi patiešām kļūs par vienu miesu manī. Lūk, nonācām pie ļoti būtiska jautājuma, kas tad notiek guļamistabā. Un arī tas bieži ir jauniešu starpā, kad ir šīs pirmslaulību attiecības. Bet kā Dieva vārds saka, ka tas ir grēks, ja mēs to darām pirms laulībām, iestājamies pirmslaulību sakaros. Tā kā, ko Baiba varētu teikt šajā sakarībā, ļoti būtisks jautājums. Man, teiksim, tam diezgan grūti piekrist tam seksam pēc laulībām. Tāpēc, kad ir tā, ka var būt tā, ka draudzējas ar to puisi vai meiteni, bet patiesībā, teiksim, puisi. Bet izrādās tā, kad, teiksim, seksuālajā dzīvē viņš ir pavisam savādāk. Nu, nav tas, teiksim, mīlestība kā draugiem un mīlestība kā seksuālajiem partneriem, ja? Man to tā grūti visu salikt kopā. Manuprāt, ka varbūt vienkārši tā, kad sāk draudzēties, bet aprecās, un pēc tam nemaz tas cilvēks nepatīk. Tā, bet to jau tu redzi draudzības laikā, vai viņš tā patīk, vai viņš tā nepatīk, un tad tu viņu puisi tikai meiteni bildina un otrādi kaut kā. Nu jā, bet pēc tam var arī kaut kas nesanākt atkal tā tuvībā, seksuālajās attiecībās var kaut kas nesanākt, jo līdz tam, kamēr tas nav bijis, nevar īsti spriest, kā būs. Jā, un tāpēc šeit jau daudzi krīt iekšā šajā muģeklī, es nezinu. Ļoti strīdīgs jautājums. Dieva vārds saka tā, mēs gribam teikt tā, šeit jau varētu diskutēt un sasaukt nezinu cik lielu grupu un par to runāt. Bet tā kā šeit tika teikt, ieskatot vienā teikumā, mīlestība ir kas daudz vairāk nekā tikai seks. Mīlestība ir pār visu, lielāka mīlestība. Kā teikt 1. korintiešiem 13. nodaļā tagad uznāt atmiņā. Mīlestība nelielāks, tā nav uzpūtīga, tā neskauž, tā netur savu ļaunumu un tā tālāk. Variet izlasīt 1. korintiešiem 13. nodaļu. Mīlestība ir pār visu. Jā, ļoti būtisks jautājums. Domāju, iesim tālāk un skatīsimies, kas notiek pieliekamajā. Ir vēl viena ļoti svarīga lieta, par to es tev gribētu pastāstīt kādu dienu. Jēzus gaidīja mani pie ārdurvīm. Viņa skatiens bija daudz nozīmīgs. Kad es ienācu iekšā, viņš man teica, mājā ir dīvaina smaka, liekas, ka kaut kur kas ir nobeidzies. Augšstāvā, manuprāt, tas ir otrā stāvā, pieliekamajā. Es uzreiz zināju, par ko ir runa. Otrā stāvā kāpņu augšgalā patiešām bija neliels pieliekamais. Tikai dažus kvadrātmetrus liels šajā pieliekamajā aiz slēgtām durvīm atradās dažas manas personīgas lietas, par kurām es negribēju, lai kāds zinātu. Saprotams, es negribēju, lai tāds redzētu Kristus. Tās bija beigtas un pūstošas lietas. Pārpalikumi no manas vecās dzīves. Tās nebija ļaunas, bet nebija arī labas. Katrā ziņā tās neiederējās kristiešu dzīvē, tomēr man tās bija mīļas, es tik ļoti gribēju tās paturēt, ka man patiešām bija bail atzīt, ka tās tur ir. Negribīgi es devos augšu pa kāpnēm kopā ar viņu, un jo augstāk mēs kāpām, jo smaka kļuva stiprāka. Viņš norādīja uz durvīm un teica, tas ir tur, kaut kas ir nobeidzies. Tas mani izraisīja dusmas, tas ir vienīgais veids, kā es to varu nosaukt. Es biju viņu ielaidis darbistabā, ēdamistabā, dzīvojamistabā, darbnīca, atpūtistabā, guļamistabā, un tagad viņš man jautāja par mazītiņu pieliekamo. Es tev teicu, tas nu ir par daudz, es viņam nedošu atslēgu. Lasīdams manas domas, viņš atbildēja, ja tu domā, ka es palikšu šeit otrajā stāvā, kur ir tāda smaka, tad tu kļūdies. Es izvākšu savu gultu no šejienes un novietošu to uz lieveņa vai kaut kur citur. Es nekādā gadījumā netaisos ostīt šo smaku, un viņš devās leju pa kāpnēm.
Kad esi iepazinis un iemīlējis Jēzu Kristu, visļaunākais, kas var notikt, ir tas, ka tu redzi, viņu attālināmies no tevis. Man bija jāpadodas, es tev iedošu atslēgu. Es teicu noskumis, bet tev būs jāatslēdz pieliekamais, un tas jāiztīra. Man nav spēka. Es zinu, viņš teica, ka tikai iedod man atslēgu. Vienkārši dod man atļauju tikt galā ar šo pieliekamo, un es to darīšu. Tā ar 3000 roku es nodevu atslēgu viņam. Viņš to paņēma, piegāja pie durvīm, atvēra tās, iegāja iekšā, izņēma ārā puvekļus un izmeta tos. Tad viņš iztīrīja pieliekamo, nokrāsoja un sakārtoja. Tajā pašā brīdī mājā ieplūda svaiga, smaržīga gvēsma. Gaisotne pilnībā izmainījās kā atvieglojums un uzvara, ka šis mironis bija ārā no manas dzīves. Lai kādi grēki vai kāda ciešanas būtu bijušas pagātnē, Jēzus ir gatavs piedot, dziedināt un darīt jaunu. Atkal ir par ko domāt. Šis pieliekamais saistās ar mūsu sirdi, par šo visu netīrību, par šiem visiem puvekļiem smirdoņu, vai arī mēs savā dzīvē, savā sirdī neturam grēku, kuru mēs negribam atdot Dievam, vai arī mēs neturam šo atslēgu kaut kur noslēptu, lai Dievs netiek pie mūsu sirds, kad viņš klauvē. Jo Dievs, kā jau ir teicis, nācis, lai mūs darītu no grēka brīvis, dziedinātu, piedotu un darītu mūs par jauniem radījumiem Kristu Jēzu. Varbūt vai saistībā ar šo sakarību, ko padalīties kaut ko. Jā, es jau līdzību saprotu, ka cilvēks un tas, kas notiek viņa dvēselē, cik viņa ir tīra. Bet kā labu piemēru es varētu pastāstīt par savu mammu. Viņa ir simpātiska, jauka sieviete, viņa strādā bērnu dārzā par pirmsskolas skolotāju, par audzinātāju. Un viņai ir 52 gadi, bet tas, kā viņa uztur savu un, teiksim, tīru dvēseli un arī to bērnu dvēseles, viņa viņus māca, strādā individuāli, māca visu to labāko un ir ļoti labi rezultāti, skaitās labākā grupiņa bērnu dārzā. Viņa ļoti daudz runājas ar viņiem par dzīvi un arī par Jēzu viņa daudz stāstījusi, lai gan īpaši uz Ziemassvētkiem izdomā Ziemassvētku pasaku, kā varētu pasniegt un par svēto ģimeni. Un uz lieldienām stāsta par Jēzus ciešanām bērniem. Un bērnu dārzā ir arī bībelīte. Lai gan mana mamma baznīcā neiet tik bieži kā es, bet viņa savu dzīvi nedzīvo tik āršķirīgi kā es. Viņa vairāk pievērš uzmanību citiem cilvēkiem, lai viņiem būtu labāk. Un arī par telpu viņa rūpējas, kaut vai par bērndārza grupu šajā gadījumā. Viņa ir pati uztaisījusi dažādas bildītes, skaistas no Rīgas skatu un ar dabas elementiem dažādas tā kā dzīves fotogrāfijas un bildītes. Un visi mācību materiāli ir ārkārtīgi skaisti un mīļi. Viņai tiešām ir talants. Un bērni arī izturas pret visu ar lielu bību un saudzību un nekad nesaplēš neko, nevienu darbiņu, viņas ne grāmatiņas, neko. Un tāpēc arī tajā grupā ir tiešām patīkami ieiet, nav kā citās varbūt. Varbūt tur nav tie apstākļi tik labi daudzos Rīgas bērnu dārzos, bet pie manas mammas, kad aiziet ciemos, tad vienmēr tur ir patīkami, tīri un kārtīgi, un arī auklīte ir ņēmusi piemēru un tagad ļoti visi cenšas sakārtot. Ļoti jauki. Domāju, nobeigsim ar īpašuma tiesība nodošanu. Atkal tāds īpašuma tiesība nodošana. Tad man prātā ienāca kāda doma. Es tev teicu, es esmu centies saglabāt savu sirdi tīru un pieejamu Kristumu. Bet tas ir smags darbs. Es sāku ar vienu istabu, bet tiklīdz esmu to iztīrījis, es atklāju, ka tica ir netīra.
Es sāku tīrīt otru istabu, un pirmā jau atkal ir putekļaina. Esmu noguris. Centies turēt savu sirdi tīru un būt paklausīgs Kristum. Es vienkārši to nespēju. Pēkšņi es jautāju, kungs, vai es varētu lūgt tevi pārvaldīt visu māju manā vietā un sakārtot to tāpat kā pieliekamo. Vai es varu tev nodot atbildību par to, lai mana sirds būtu tādā stāvoklī, kādā tai jābūt, un es pat darītu to, kas man jādara. Es redzēju, kā viņa seja atplauka, un viņš atbildēja labprāt, tādēļ jau esmu nācis. Tu nevari dzīvot kristīgu dzīvi savā spēkā, tas nav iespējams. Ļauj man to darīt tavā vietā un caur tevi. Tas ir vienīgais veids, kā to var panākt. Bet viņš piebilda, es neesmu šis mājas īpašnieks, atceries, ka esmu šeit kā viesis. Man nav tiesību uzņemties to pārvaldīt, jo tas nav mans īpašums. Vienā mirklī man viss kļuva skaidrs. Es iesautos, kungs, tu esi bijis mans viesis, bet es esmu centies spēlēt saimnieka lomu. No šī brīža tu būsi šis mājas īpašnieks un saimnieks, es būšu kalps. Tik ātri vien varēju, es skrēju pie seifa, izņēma no tā nekustamā īpašuma apliecību, kur bija gan mājas plāns, gan mājas grāmata un viss pārējais, kas attiecās uz šo īpašumu. Es metos atpakaļ pie viņa un pārakstīju to visu uz viņa vārdu, uz visiem laikiem un visu mūžību. Es nolīgu uz ceļiem un pasniedzu to viņam. Te tas ir, viss, kas man pieder tagad, tu pārvalda māju, ļauj man te palikt tikai kā kalpam un draugam. Tajā dienā viņš pārņēma manu dzīvi, un jūs varat man ticēt, ka nav labāka veida, kā dzīvot kristīgu dzīvi. Viņš zina, kā to uzturēt un izmantot. Manā dvēselē ienāca dziļš miers, kas nav mani atstājis līdz pa šai dienai. Es piederu viņam, un viņš pieder man mūžīgi, lai Kristus ieņem savu vietu tavā sirdī, un ir arī tavs dzīves kungs, kā jau arī mēs ar Baibu runājam, ka Dievam ir jādod pirmā vieta mūsu dzīvē, un arī šis stāsts par to apliecina, ka mums ir jāuzticas Dievam, lai viņš ir mūsu dzīvē pirmais kungs. Pirmajā vietā mūsu galvenais vadonis un kungs. Un tad nolasīsim no 1. korintiešiem 6. nodaļas no 19. līdz 20. pantam. Vēl dažas minūtes. 1. korintiešiem 6. nodaļa no 19. līdz 20. pantam. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Lūk, šāds pants un jautājums ir, par ko ir kļuvis tavs ķermenis, par ko ir kļuvis tavs ķermenis? Atbildi jau ir, ka mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis, un tiešām, kā arī runājām īpaši, ka mūsu sirds ķermenis ir no visām lietām, kas mūs attālina no Dieva, ir jāatbrīvo. Kādēļ tu piederi Kristum? Sākumā ir jau teikt, ka mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis un ka mēs esam dārgi atpirkti. Un mums ir jāpagodina Dievs. Kādam tad vajadzētu būt tavas dzīves mērķim? 20. pantā ir teikt, mūsu dzīves mērķis, tad nu pagodināt Dievu ar savu miesu. Un vēl es domāju ātri, varbūt kāda minūte aizkavēsies, domāju vēl ātri nobeigt un pašās beigās vēl Baibai kādu vārdu dot. Un vēl viena līdzība ir no Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļas. Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa
Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa, un tur ir teikt no 46. līdz 49. pantam. Ko jūs manis saucat kungs, kungs, bet nedarat, ko es saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkiem, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints, kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes bez pamata, un kad ūdeņi tai lauzās virsū, tad ēka tūdaļ sagruva, un šīs ēkas gāšanās bija liela. Kas mums jādara, ja mēs saucam Jēzu par savu kungu? Kā ir teikt 48. pantā, atkārtošu vēlreiz, ko jūs saucat mani kungs, bet nedarat, ko es saku? Mums ir jādara Dievu prāts, jāpieņem Dievu prāts visās lietās. Kādu garīgu patiesību simbolizē nams, kas būvēts uz klints? No 47. līdz 48. pantam ir teikt, ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkiem, kas ēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints, kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints, tā kā arī šeit ir jāpieņem Dieva vārds savā dzīvē un jādara to, kas ir tur teikt. Kādu garīgu patiesību simbolizē nams, kam nebija pamatu. Un 49. pantā ir teikt, kad ūdeņi lauzās virsū, tad ēkas sagruva. Kā jau arī ja mums nāk šie pārbaudījumi virsū, ja mēs neesam stipri savā ticības dzīvē, tad agri vai vēl šis mūsu pamati sabruks. Tām un vēl Jēkaba 1. nodaļa 22. līdz 25. pantam. Jēkaba vēstule 1. nodaļa no 22. līdz 25. pantam. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzināms vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabedības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Lūk, un jautājums bija, ko apustulis Jēkabs savā vēstulē saka par paklausību. Kā jau šeit ir teikt, bet esiet vārda darītāji, un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Tā kā mums arī ir kaut kas jādara lietas labā, nevis tikai klausīties. Paklausība Jēzum Kristum kā kungam ir mūsu apņemšanās, patiesais pārbaudījums. Ko apustulis Jānis saka par paklausību 1. Jāņa vēstulē? 1. Jāņa vēstule tūlīt būs un vēl 2. nodaļa no 3. līdz 6. pantam, un tad iesim cauri. Ko apustulis Jānis saka par paklausību 3. pantā, un 3. pantā ir teikt tā. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Lūk, paklausība 1. posmis, turiet viņa baušļus. 4. pāns, kas saka, es esmu viņu atzinis, bet neturu viņa baušļus. Ir melis, un viņā nav patiesības. Lūk, arī šī vārda pildīšana. Un 5. pāns. Bet kas viņa vārdus tur, tanī patiesa Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga, no tā mēs noprotam, ka esam viņā. Un 6. pants, kas teiktam paliekam viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Un vēl, kā vēl tu vari droši zināt, ka piederi Kristum? 1. Jāņa, 3. nodaļa,
14. pants, kā mēs varam zināt, ka mēs piederam Kristumu. Lūk, atbilde. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Lūk. Pieaugot Kristū būs reizes, kad tu viņu pievilsi. Neviens izņemot Kristu nav perfekts. Esi gatavs atzīt savas kļūdas un atzīties grēkos. Īsi apkopo, ko 1. Jāņa, 1. nodaļa māca no 8. līdz 10. pantam. 1. Jāņa, 1. nodaļa no 8. līdz 10. pantam. Un 8. pants saka, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tas bija 8. pantā un arī 9. nolasīju. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš mums ir uzticīgs un taisns, ka viņš piedod visus grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un 10. pants, ja sakām, ka esam grēkojuši, tad darām viņu par meli un viņa vārdi nemājo mūsot. Un noslēgumā. Par ko tu vari pateikties Dievam jau tagad, ja runājam par nepieciešamību pēc Dieva piedošanas? 1. Jāņa, 2. nodaļa no 1. līdz 2. pantam. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu, un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku dēļ. Varbūt arī varētu dot Baibai kāda noslēguma vārdus, arī tu šos pantus klausījies, varbūt kaut kas vēl tev noslēgumā aiko padalīties. Nu, Dievs ir cilvēkam devis brīvu gribu. Kā viņš vēlas, tā viņš savu dzīvi dzīvo, vai pēc Dieva likumiem, vai pēc kaut kādiem laicīgajiem vai saviem likumiem. Protams, ka jādzīvo būtu tā kā pēc Dieva un Jēzus iestādītajiem likumiem, un kā māca Bībelē. Un no tā ir arī atkarīgs, vai cilvēkam būs gaiša dvēsele vai tā saucamais mājoklis, tā saucamās istabas, vai arī kā pēdējā stāstiņā bija par to kambari, ka būs bēdīgs stāvoklis un viss ir iekšā netīrs. Nu, tas ir arī tā ar cilvēka dvēseli. Jā, pirmām kārtām turēt mūsu dvēseli tīrībā. Jā. Tīrībā un arī tādā tā kā gaismā patstāvīgā, reāli izsūcot grēkus, uzņemot visvētāko sakramentu. Tieši tā, un es domāju arī šo raidījumu šajā brīdī nobeigsim, atkārtojot to, ka jūs klausījāties raidījumu Kristieša dzīve, un mani jau visi ļoti labi pazīst, un vēl paaicināja Baibu, kas arī ļoti daudz, vismaz centās padalīties ar tām patiesībām, kas arī bija viņas dzīvē. Raidījums, kā jau parasti skan katru otrdienu, un nākamo reizi atgādinu, ka man ir tāda doma raidījumā paaicināt vairākus cilvēkus, kad dalītos īpaši ar personīgām attiecībām ar Dievu, vairāk šīs parunāt par personīgām attiecībām ar Dievu, tā kā arī jūs radio klausītājs aicina, kas vēlas, variet piebiedroties arī uz nākamo raidījumu. Es domāju, ka arī Baiba noteikti vēl būs, un ka arī vēl kāds radio klausītājs, ka mēs varēsim īpaši runāt par personīgām attiecībām ar Dievu, kā tas ir, ko Dievs īsti grib no mums. Vēl vairāk par šo laiku runāt, par šo lūkšanu kambari un par visu pārējo, kā balstīt savas personīgās attiecības arī uz Dieva vārdu, ko tad īsti Dievs grib no mums, no saviem bērniem. Šovakar saku visu uz labvakaru vai uz redzēšanos ikvienam klausītājam, un arī Baibai lielu paldies, ka atvēlēji savu laiku, ka arī bija kopā, un lai Dievs arī tev bagātīgi sveitī. Paldies! Jā, atā!